Autopiederumu uzņēmumu KG Knutsona autoservis Auto Eksperts daudziem pazīstams pēc ierastās atrašanās vietas Purvciemā, Gunāra Āstras ielā. Pavisam nesen Auto Eksperts spēris platu soli tuvāk Pārdaugavā mītošiem klientiem un atvērs jaunu servisu Noliktavu teritorijā netālu no lidostas Rīga. Mēs esam Mārupē lidostas parkā 5 Vismaņos, mūsu jaunuzbūvētajā vai jaunatklātajā servisā. Te uzstādīti 6 pacēlāji, bet augstie griesti ļauj apkalpot ne tikai vieglās automašīnas, bet arī komerctransportu. Tātad komerctransportam neatsakam un veicam gan rītošos daļas, gan dzinēju, gan elektrosistēmas remontus. Veicamo darbu spektrs ir vismaz tikpat plašs kā Purvciema servisā. Lielākie ieguvēji ir pašreizējie klienti, gan privātpersonas, gan arī uzņēmumi, kas atrodas šeit uz Daugavai. Tātad viņiem vairs nav jādodās uz Astras ielu, bet mēs esam tuvāk Mārupē. Un, kā jau minēts, pavisam netālu no lidostas. Par cik esam dažus 100 metrus no lidostas, kā vienu no priekšrocībām uzskatām to, kad klients var atstāt auto pie mums, dodoties komandējumā ceļojumā un atgriežoties saņemt saremontētu auto. Jaunam servisam nepieciešami arī jauni, kvalificēti darbinieki, kurus Auto Eksperts nenogurstoši meklē. Lielākais izaicinājums šobrīd ir mehāniķis, elektriķis un tāpat skaitā arī pieņēmējs. Jā. Tātad kvalificēta darba spēka mūsu nozarē izteikti trūkst, jā, un tas arī ir tas, kas atspoguļojās tālāk uz darbiem. Mašīnas iet uz priekšu, tehnoloģijas iet uz priekšu, tātad arvien vairāk tirgus tiek piesātināts ar elektro un hibrīda auto, kas prasa īpašu uzmanību. Tur ir nepieciešams zināšanas, tur nepietiks tikai ar to, kad paskrūvēsim. Servisa vadītājs īpaši uzsver, ka jaunajā Auto Eksperta servisā prot un drīkst remontēt kā lādējumos hibrīdus, tā arī elektromobīļus. Tātad spēkrats ar augsta sprieguma darba strāvu. Mēs nefokusējam tikai uz apkopu vai bremzēm, kas šobrīd ir svarīgi. Tad mēs mēģinām veikt to pilnu ciklu, lai tas klients no mums aizbraukt ar pabeigtu darbu un ar gandarījumu sajūtu, kad viņš vēlās šeit atgriezties.